Raidījums saucās Jūrā ar Ventspils makšķernieku klubu. Nav tik skaisti kā raidījumā Jūrā ar Olti, bet... bet ko mēs varam izdarīt? Andriši noķēš savu pirmo vēzīju mūžā. Uz velci ar šūpiņu Steelhead Spinex 20 gramu un ar mazu trojniku, kuram trīs žuburīti, pareizi latviski tātad, kuram galā ir ķēdīte. Vēja zivs ir neliela, apmēram 55 cm gara, un es esmu ļoti laimīgs un gribu viņu sabučot, bet īsti nezinu, kā to izdarīt. Labdien, turpinās Copes reportāža. No jūras. No jūras. Mums ir vēja zivs numur 2. Šis ir nedaudz lielāks eksemplārs, kāds 65 centimetri. Cīnījās dušīgāk. Nebučoši tomēr. Kaut kā tā bažīgi. Un āķis mutē, tā kā nori, tev nav taisnība, spinningojot, var dabūt āķi mutē, arī šī dīvainā, smaržīgā zivs. Es tev piedāvātu no šī noraut nost un uzlikt to. To āķīti domā? Jā. Labi, pierunāji, tā arī izdarīsim. Mēs tagad darām šitā tereku, te mēs ņemsim nost. Un te mēs riksim āķīti virsū tur ar to struntu, tāpēc, kad arī man bija īstenībā sitiena. Nu, redz, man tu šitā cerot. Tas jau ir tobīts, tev ir oriģinālais. Nu, jā. Saprotiet, jābūt pilnīgi glupam, lai vēja zivju spinningošanas sezonā piekrastes ūdeņos liktu malu zvejnieku tīklus. Jo garām brauc cilvēki un mums jau ziņo. Atzīmē GPS, kur ir redzējuši tīklus, un tā mēs jau esam pāri kopā ar valsts inspektāru savāktajiem, es domāju, mums jau ir kaut kur pie kilometri. Pār pa kilometri, bet domāju. Sveiki, tu redzi, mēs esam pretī tajā augstai kāpai, mēs tā kā esam praktiski uz vienu šitās te, uz vienas līnijas mēs esam. Un tas tīkls ir kaut kādi, es tikko ar puikām sazvanījos, viņi man saka, tas tīkls ir kaut kādi metri 300-400 tālāk uz Užavas pusi. Ķieģelīti laikam es nevedīšu mājās. Jā, ķieģeli tu var. Ķieģelis ir dabisks. Bum. Tā. Brigādi mēs tā esam nopietni. Tā kā varbūt turpmāk draugiem vajag padomāt, ko viņi dara. Nu, tas viss notiekās te patās. Ventspilnieki šo vietu atpazīst noteikti. Un tagad gals mums viens ir tur, un tagad tu paši to iet uz priekšu, ne? Zivs! Pagaid, bet gals! Nu, tā mēs te apvienotā brigāde darbojamies. 65 metra bute. 65. Tagad man nevajadzētu pazaudēt šito galu. Ķīnietis ir briesmīgi nelaimi patiesībā. Tas vienkārši ir ļoti daudz makšķerauklus. Ķīniešu tīkli. Tā patiesībā ir makšķerēšanas auklu ražotāju sazvērestība pret cilvēci. Lūk. Es gribu teikt, ka nevar jūru izkast. Var. Bet vai vajag? Bet vai vajag? Nu, lido. Šitā nebija aktrise. Bet šī, es ceru, varētu aizpeldēt skaistāk. Klausies, bet tev taču meiteni ir ap asti, te ir auklis. Atkal. Nu, atkal nebija aktrise. 72.
83 es gribētu šajā laikā ķert vēja zivis. Un cilvēki te stāsti satikušies arī ar lašiem šodien, pacīnījušies. Tiesa gan neveiksmīgi. Bet kāpēc ir jādara viss šis 86? Tāpēc, ka jādara pēc 87. Nu, varbūt šitā mums Nē. arī aizgāja. Nu, labi. 80. 143. 144. Mums ir fišs beidzot. Pie 144 mums atkal ir zivs. Griežam makšķerauklas. Kā pareizi sagriezt ķīniešu tīklu? Nekā. Pamācību. Vienkārši griežam. O, šitā smuka aizgāja. Šajā smuka aizgāja. 145. Un šajā arī smuka aiziet. Viņai maz to diegu ir apkārt. Paskaties, nu tāda saule. Viņu mocīta šitādām te. Šitādiem te pavedieniem. Baigās smuku. Nu, smuka. Mēģini. Nu tagad, es ceru, ka viņi nespruks zem laivas. Nu, aid viņu. Super. Aktrise. Ideāli. Nosēdās. Un saplūda. Es viņu redzu patiesībā, bet vairākas botas neizdevās iefilmēt. Viņas uzreiz nirst zem laivas. Un tā kaut kāda 10. bija tāda, ka viņa tā skaisti tā, ko izdevās iefilmēt. 203, 204 un tā visu vasaru. 205. Cik jums bija metri? Garš bija tas, ko izvilkāt? Es kā iet prom. Tad 800 var būt, ne? 800, ja? Ir tik daudz. Aha, nu man ir Nu, pasies. 225. Kā iztuls. 298. Rītrosme. 280. 209. 9. Nu, un Airī ieķērās. Airī ieķērās. Tā. Nē, visi ejam tālāk. Pieņemsim 299 un 300. Jā, nu, ar to arī viss vēl nebeidzās. 300, nu, pirmai dienai man laikam pietiks, draugi. 300 metri šodien. Nē, 375 ar tiem kopā ir izcelt. Nē, Tā. Help! Tātad valsts robežsardzes pārstāvji atgādina, ka atrodoties laivā jābūt Jābūt. glābšanas līdzekļiem, glābšanas Vestēm. vestēm, un riņķiem, riņķiem, jā. iekšķerei. Nepaspēja attaisīt. Bet, nu, neko, Andris atkal noķēra zivi, nu. Un mums ir atkal vēja zivs. Mērķa zivs beidzot ir noķerta, nevis kaut kāds f***inais tīkls. Ideāli.